Kas tas ir vai var ēst? Vienīgais, priekš latviešu sliktā ziņa, ka ir jāiet pie ārsta. Viņu tā kā raci var redzēt gaļā? Parazīta uzdevums nav nonāvēt savu saimnieku. Ja tev viņš ir, tu viņu var sajust. Viņš ir lien? Nē, tu ilgāk sēd uz poda. Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām ar Lindu Dambrovsku. Šau garām! Parasti mums mednieki, man vai Indulim vai kādam citam, kad atsūta dīvainas bildes, tad viņi tās bildes sūta, tad, kad viņi paši vairs nesaprot, kas tas tāds ir. Visādi pūšļi un tārpi un kustās un nekustās un dīvainas aknas un vēl visādas dīvainas lietas dzīvniekos, tad viņi atsūta bildi un prasa, kas tas ir vai var ēst. Tad, ko es daru, mēs sūtam tālāk, vai mēs sūtam Ivaram Kolodam, un tad viņš liek sūtīt uz Bioru, un tad tagad Zanda dabūs bildes no mums visādos dīvainos diennakts laikos. Bet tādēļ mēs šodien esam Biorā, Zanda Ozoliņa un Maira Mateusa, Biora pētnieces, kurām patīk ķēpāties ar lietām, no kurām citi bēg. Jā. Ļoti precīzi, jā. Bet man patīk tas, ka pirmais, tad, kad mednieks, piemēram, es esmu video arī redzējusi, nesen atradu, gāju cauri datorā, mednieks apstrādā bebru. Bebram ir tie pūšļi. Tas, ko pirms dažiem gadiem laikam atklāja jaunu sugu. Un ko viņš dara? Viņš paņem to pūsli, pārgriež, apstīties, kas ir lacītim vēderā. Pastāstīt, kāpēc nevajag tā darīt? Labā ziņa ir tā, ka ja viņš viņu pārgriež, tad cilvēkam bīstami nav. Jo tā ir tā stadija, mēs runājam šobrīd par ehinokoku, varu parādīt, mums ir vesels 3 burciņas, tad šis ir no mājas cūkas, šis ir bebras aknas. Tas iespējams ir ļoti līdzīgs tam, ko šis mednieks redzēja. Šis ir ehinokokus no stirnas plaušās. Ehinokoks. Labā ziņa ir tā, ja pieņemsim mednieks šo pārgriež, cilvēkam bīstam nav, jo šī stadija cilvēkam nav bīstam. Sliktais ir tas, kad, ja šo orgānu vai viņš ir sagriezis un tas viss ir nonācis tālāk, viņš atdod sunim vai izmet kaut kur laukā, tad sākās problēma, jo suns un suņdzīmes dzīvnieki ir viņām definitīvie saimnieki. Respektīvi, pieaugušais lentenis, kas ir ļoti mazs izmērā, dzīvo suņu dzīves dzīvniekos, tad tie ir mājas suņi, tās ir lapsas, ienatsuņi, un tālāk no šī, ja suns, tad, kad suns ir invadējies, viņš izdala olas, tad gan cilvēks var saslimt, un tad jau cilvēkam arī orgānos dažādos var augt arī ehinokoku cistas, kādas tās ir dzīvniekos. Bieži mums ir Latvijā tie ehinokoki? Es dzirdējusi, ka ir diezgan. Dzīvniekos lapsās 34%. Tas ir pēdējos 2 gadus, 3 gadus, no 20 līdz 22 gadam, 34% lapsās apmēram. Tātad tas ir pietiekoši augsts. Mums ir viens no augstākajiem rādītājiem. Bet cilvēkiem? Cilvēkiem arī konstatē. Jā. Tad ir tie stāsti, kā izgriezt. Vairāki gadījumi gadā ir. Jā. Bet problēma ar cilvēkiem ir tāda, ka ehinokoka cista aug ļoti lēni. Tad, respektīvi, viņi var augt 20 gadus vairāk, līdz kamēr parādās kādas kliniskās pazīmes, un tad jau visbiežāk ir par vēlu. Sāk galvu sāpēt, piemēram. Drīzāk iekšēji orgāni sāpēs. Bet labā ziņa ir tā, ka var atklāt arī laicīgi. Vienīgais, priekš latviešu sliktā ziņa, ka ir jāiet pie ārsta. Tas loģiski. Ja veic ikgadējos pārbaudes procesus pie ģimenes ārsta un tai skaitā vēdera ultrasonogrāfiju, tad varētu atklāt šādu cistu pietiekami laicīgi, un viņu varētu izņemt ārā, nezaudējot, piemēram, 70% no iekšējiem orgāniem. Šī epizode ir sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu, kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir mednieku izglītošana, un tādēļ mēs šodien runāsim par tārpiem. Šau garām, jaktei būt. Pastāstiet, dāmas, kā jūs esat nonākušas līdz tārpiem? Kam ir dzīvē jānotiek? Sākšu es, jo es biju pirmā. Tas notika ļoti sen, kad iestājos biologos. Ļoti vēlējos pētīt vardes.
Nejautājiet, vienkārši gribējās pētīt vārdus, likās ļoti forši. Kaut kā viss salikās tā, ka es nonācu šeit Biorā pie Gunitas Deksnes un sāku šeit lēnu garu strādāt un izstrādāju savus darbus par trematodi Alaria lata, ko mēs atrodam bieži mežacūkas muskulatūrā. Un tā arī joprojām šo parazītu pētu, jo Alaria lata Eiropā tiek uzskatīta par potenciāli bīstamu parazītu. Kas ir dīvaini un kāpēc mēs par to varbūt tik ļoti nerunājam kā par bīstamu parazītu, jo Latvijā Alaria lata ir sastopama apmēram 50% mežacūkas muskultūrā, ko mēs izmeklējam šeit uz vietas. Tas ir daudz. Ja šīs būtu tiešām bīstams parazīts cilvēkiem, tad mēs slimotu ar to. Labā ziņa ir tāda, ka Alaria lata viņa nav izturīga pret karstumu un saldēšanu. Viņai nav riņķī cista vai kas kaut kas tāds, kas viņu pasargātu no saldēšanas vai karsēšanas. Tā kā trihineloze. Jā, nav kā. Trihinela ir izturīga, jo viņu pasargā vēl papildus kāds apvalks. Alarijai tāds nav, un Alarija mums ir lapsās ienucuņos ļoti daudz. Šis ir pieaugušās alārijas no lapsu zarnas. Muskulatūrā, mežacūkas muskulatūrā alārija ir arī salīdzinoši liela, ja mēs salīdzinām ar trihinelu. Viņu tā kā ar aci var redzēt gaļā? Nevar ar aci redzēt, un arī neveidojas bojājumi gaļā. Bet nevar redzēt ar aci. Parazītus vispār tādas starpstadijas, kas nav zarnās, ir diezgan grūti redzēt ar aci. Un tad es sāku pētīt šo interesanto trematodi, kuru sen, kad es šeit sāku 11. gadā strādāt, viņa tika uzskatīta par tiešām bīstamu. Šķita, ka gan visi saēdīsimies alāriju un saslimsim, bet tā nav noticis līdz šim. Eiropā līdz šim saslimšanas gadījumi nav zināmi. Amerikā ir 7 nāves gadījumi, bet tas jau cits stāsts. Tas vairāk ir saistīts ar jēlas gaļas ēšanu. Ko viņa dara? Viņa dzīvo muskulatūrā un arī migrē un pārvietojas pa muskulatūru. Parazīta uzdevums nav nonāvēt savu saimnieku. Līdz ar to parazīti bieži ir tādi slepeni kareivji, kas dzīvo jebkādā organismā, cilvēkā, dzīvniekā un cenšas izdzīvot. Viņš nav tā kā vīrus. Nē. Vai tā kā audzējs, kas savu saimnieku nogalina. Viņi tādi labsirdīgi. Viņi tā slepeni dzīvo, cenšas izdzīvot, dara maksimumu, lai nenonāvētu savu saimnieku. Citreiz kaut kas noiet greizi un ļoti retos gadījumos parazīts nonāvē saimnieku. Bet kad cērmes sāk palīst pa degunu ārā. Tad, kad vairs nav vietas parazītiem organismā, tad viņi var notikt neparedzētas lietas, piemēram, tas arī citreiz novērojams ar lenteņiem saistībā, kad sāk pietrūkt vietas zarnās, lentiņus atkārtoti uzņemot, tas īpaši uz cilvēkiem attiecās, atkārtoti uzņemot viņus fekāli orālā ceļā, viņi var nokļūt arī smadzenēs, veidojot nervcistu sarkozi, kas jau ir patiešām bīstama. Parazīti slepeni dzīvo un vienkārši cenšas izdzīvot. Viņi nav sliktie. Man kā ļoti līdzīgs stāsts kā Zandai, tikai es mācījos veterinārmedicīnā. Un 4. kursā mums bija studentu konferences. Un es ilgi domāju tēmu, un es gribēju par parazītiem. Tā es arī nonācu pie Gunitas Deksnes, kur viņi man iedeva pirmo studentu tēmu par parazītiem suņos. Man liekas, jā, kaut kas sanāca. Bet es kā jauns gurķis jau ļoti daudz dabūju mācīties. Un tā es arī šeit paliku, un jau strādāju 8 gadus, kas ir diezgan. Un arī turpināju savu studenta pētnieka dzīvi, bet par citiem parazītiem es par žiardiju, kas ir jau zoonoze, kas apstiprināta zoonoze, un es viņu pētīju govīm, suņiem, lapsām, jenucuņiem.
Es nezinu, kāpēc es tos nosaukumu dzirdējusi. Kāpēc? Žiardija? Jā, tāpēc, ka suņiem kaut kas ir izteikti. Viņš ir tā kā vienšūnis. Viņš ir vienšūnis, jā, tas viņš ir ir vienšūnis, un suņiem ir diezgan bieži sastopams, īpaši jaunākiem dzīvniekiem un izraisa caurējas. Un tās caurējas arī cilvēkiem ir līdzīgi simptomi, kad tās caurējas tad ir, tad nav. Tad ir, tad nav. Tad ir, tad nav. Un līdz ar to viņu ir grūtāk noķert, grūtāk ārstēt un visas tās problēmas. Kas attiecās uz cilvēkiem, tad tās arī ir caurējas. Citur Eiropā ir uzliesmojama šo parazītu galvenokārt dzerot vai peldoties ūdenī, kas ir kontaminēts ar viņu. Kontaminēts nozīmē, ka tur ir šitie zvēri. Jā, ka tur ir tie zvēri. Vēl notiek diskusijas, vai šis parazīts tiek pārnēsāts no dzīvnieku uz cilvēku. Tas vēl ir tāds lielais diskusija jautājums, bet jebkurā gadījumā zoonotiskās sugas, kas ir žiardijas zoonotiskās sugas, mēs esam atraduši dzīvniekos arī Latvijā. Jā, jo mums, kad es kinologu kursos gāju, tad mums bija vetārsts, kas strāstīja pa veselību, un tad to žerardiju. Žiardija, jā. Nenormāli skaists vārds, varētu zirgu pa žerardiju nosaukt. Viņš arī skaists parazīts, viņam ir tāds, ja skatās mikroskopā, dažreiz viņam var redzēt tādu smaidīgu seiņu. Viņš tā smaida pretī. Bet viņš, pavisam maziņš. Viņš ir maziņš, viņa izmēri apmēram 10 mikrometri. Viņu vienīgi var redzēt mikroskopā, ar aci viņu neredzēs. Ja tev viņš ir, tu viņu var sajust. Viņš ir lien? Nē, tu ilgāk sēd uz poda. Vēl cilvēks ar vājiem nerviem, lūdzu. To es mums vajadzēja sākumā pateikt. Cilvēks ar vājiem nerviem un sliktu humoru izjūtu, lūdzu, neskatīties turpmāk šīs rindas. Labi, man patīk, man jau sāk parazīti patikt. Laikam tie cilvēki, kas ķēpājās ar visādām šitādām interesantām lietām, viņiem normāli humoru izjūta ir. Labi, tā. Es zinu pa ehinokokiem, ka bija suņiem pētījums, prasīja vest. Jā. Es savācu, tad es viņus noturēju 3 dienas leduskapī, un tad es viņus izmetu ārā, līdz jums neatbraucu. Okay. Bet kādi bija rezultāti? Tas jūs kaut kādas hipotēzes apstiprinājās? Vai? Tā man bišķi nedaudz jāatcerās. Suņiem, man liekas, mēs vienam tika konstatēts ehinokoks, 2 tika konstatēts tēnijas, vai tika tālāk noteikts līdz sugai, es tagad neatceros. Kas ir tēnija? Tēnija arī ir lentenis, ko bieži mednieki sūta, kad redz viņu cistas stirnās, tādi pūšļa veidā. Būtu sliktāk šeit paraugs, bet šeit tādi pūšļi var redzēt sarozās plēvēs, dažreiz aknās, tādi lielāki, mazāki. Tad tos konstatēja. Bet nav tā kā kritiska situācija, ka tas nozīmē to, ka tos suņus vajag atārpot, kādas vēl lietas? Galvenais ir suņus, protams, atārpot regulāri, īpaši tie ir medību suņi, kuriem ir tieša saskarē ar lapsām, tieši vai netieša. Tas ir viens, otrs nedod šiem suņiem orgānus, kur ir aizdomas, viņš ir neglis, tur kaut kas ir atdošs sunim. Tā mēs nedaram, tā nevajadzētu darīt, jo šādi mēs nodrošinām šī parazīta ciklu, un nākamais netiešais starpsaimnieks var būt cilvēks. Līdz ar to tas mednieks ir tas, kas var pasargāt sevi un citus. Bet tas nav tā, ka tas parazīts pēkšņi piedzimst, es esmu šeit. Tas cikls, cik es redzēju tos zīmējumus, visiem parazītiem tie cikli ir nenormāli sarežģīti. Kāpēc tādām mazām visiem nav sarežģīti? Bet šitiem te fasciolapšiem ir... Trematodēm ir ļoti sarežģīti. Tad tur ir vajag īpašu gliemezi, īpašā zālītē, īpašā... mitrumiņu īpašo un dažādas lietas, jā. Lai iziet cauri vairāku, piemēram, alārija ir 4 saimnieku cikls. Tas ir tas, ko tu pētīji. Jā, tur ir gliemezis un varde un, piemēram, meža cūka un definitīvais saimnieks, kas ir lapsa suns. Viņam vēderā kuņģi iešaucīs. Pēc svara, how much does it weigh? Būs vislabāk piemēroti lietainiem apstākļiem. Mainīsies kaut kas jūsu stājā, kas arī ietekmēs krāpījumu rezultativitāti. Šīs komandas ir jāiemāc sākumā pildīt ļoti labi ar vārdiem. Piemēram, jūs sakat šurp. Es atkal esmu te.
Ja tu esi ielicis pamatus, tad tu vari faktiski paņemt jebkuru ieroci, jebkurai disciplīnai un, kā saka, pieslīpējot nianses, var darboties. Bet tā kā šeit ir alumīnijas, tad es taisu vaļā, viņu visu kopju tīru. Pievelku pirkstu, piespiežam klāt. Bet tā kā mums medniekiem? Mēs esam zaudētāji. Mēs esam zaudētāji, tieši tā. Tā kā mēs esam uz šo brīdi, tad mēs katrs varam nomedīt vienu briežu būvi sezonu. Tad, kad tu mēģini nofilmēt kaut ko, tu paņem un izbeidzās stiks, un viņš tagad, kad tiek lādēts, viņš rāda pat šitā. Un suņiem tika arī alārijas atrastas. Tas nozīmē, ka mums ir šī alārija problēma kaut kādā veidā Latvijā ir, bet bīstamība tomēr laikam nav. No kurienes viņa tā pēkšņi uzrodās? Tas ir globalizācija, klimats, kas, vai vienkārši viņi visu laiku ir bijuši, bet mēs neesam atklājuši? Mums visu laiku viņas ir bijušas. Mēs visdrīzāk viņas sāka konstatēt, jo mainījās trihinelozes konstatēšanas metode. Iepriekš trihinelos konstatēja ar trihineloskopu, kur starp diviem stikliem spieda muskulatūru un skatījās trihinelas. Tas ir ļoti normāli piemērota metode trihinelām, nav tik jutīga kā mūsdienās izmantotā metode, kas ir ar magnētisko maisītāju un tādu kā kuņģa sulas imitāciju, kur mēs sagramojam muskuļus un beigās iegūstam tādu koncentrētu trihinelu skatu. Jā, šī metodas maiņa ļāva mums redzēt arī alārijas muskultūrā, mežacūkām. Jā, tā bija metodas maiņa. No tādēļ arī mežacūkām atklāja. Jā. Mežacūkām es esmu, tā kā tas ir, alārija lata ir mans darbs. Tad, es varu teikt, ka mums šis, ka 50% mežacūku muskultūrās tiek konstatēts, tas ir daudz. Mēs priekš Eiropas esam Mega, jā. Bet citur arī pēta, ja? Citur arī pēta, jā, bet jo no Latvijas, kas iet uz leju viss, jo tuvāk dienvidiem, jo mazāk mežacūkās tiek atrastas alārijas. Un alārijām vēl, kas ir svarīgi, ka izmanto vēl citu nedaudz metodu, lai konstatētu. Trihinelu metodē viņu konstatē kā papildus, bet alārijai ir arī pašai sava metode, kur izmanto, kur vienkārši gaļas gabaliņu ieliek ūdenī, un šīs alārijas ļoti viegli migrē ārā no muskultūras. Tā kā mūk no kuģa. Jā, bet viņas tikpat viegli arī pārvietojas mūsu muskultūrā, kad, ja viņas mums ir. Viņa tā kā aliņas taisa? Jā, starp muskuļu šķiedrām viņa nav tā kā kašķis tur roku bedrītes? Nē, tas ir patiešām muskuļos, starp muskuļu šķiedrām pārvietojas. Mums jau tur nav viss tik blīvi noslēgts, tur dažādas muskuļu plēves, līdzīgi kā tās garās nematodes, ko redz briežveidīgajiem starp muskuļiem uz jā, bet tas skats, kur ir tas spageti, te bija laikam šis te, jā, jo tu šitādu tur tā kā ir tā muskultūras slānis, un tad ir tā plēve pa virsu. Un tur ir tāda, ka 6 vai pat 7, var redzēt 7 nematodas, viņas sarulējušās vai taisnākas. Man ir tādas bildes, drīzāk jau tādas jārāda, jo šeit viņš arī ir zaudējis krāsu, jo tā nematode ir tumša muskultūrā. Jā, bet tu šitādu gaļu apstrādā, šitādu ieraugi, un tad liekas, ka tev tur jau svešielieni klāt. Bet tā jau ir. Laikam jā. Izstās bišķiņ briesmīgi, bet laikam jau nevajag ēst. Kas ir bīstamākie Latvijas parazīti, kas apdraud visus un var beigties ļoti slikti? Jūs teicāt pirms tam sākumā, ka mums ne tik daudz to bīstamo nav, bet kuri ir tie bīstamākie? Es pirmajā vietā laikam liktu ehinokokozi,
Tad es liktu trihinellas, un tad, manuprāt, vienšūņu, skriptosporīdiju un žiardiju. Toksoplazmu, jā, tādas vienšūņus, jā. Bet, primāri ehinokokoze un trihineloze, jo ar tiem mēs arī saskaramies ikdienā vairāk. Kas tas bija pa stāstu par to, ka Latvijas bebros atklāja jaunu ehinokoku sugu? Bija tāds stāsts? Kanadensis. Ne jaunu, bet līdz šim Latvijā nekonstatētu. Okay. Tā es drīzāk teiktu. Precīzāk. Jā. Kā bebri to dabūna? Kā bebri trihinelozi dabūna? Kā bebri šitos ehinokokus dabūna? Tas ir par bebriem un trihinelozi mēs varētu parunāt. Vai par bebriem un ehinokokozi. Es nezinu, sākam ar trihinelozi, tāpēc, ka bija pētījums, atklāja bebriem trihinelozi. Jā, un mēs turpinam arī bebriem joprojām konstatēt trihinellas. Un tad galvenais tie mūsu Latvijas skeptiķi, kā parastie, vienmēr ir jautājums, bebrs taču gaļu neēd, kā tas var tikt pie trihinellas? Šis ir joprojām atvērts jautājums par to, kā bebrs tiek pie trihinellām. Tas tiek skaidrots no zoologu puses, ka bebrs diezgan agresīvi var aizstāvēt savu māju. Viņš varētu uzbrukt arī lapsai, kas mēģinātu iekļūt mājā tādā veidā, nevis ēdot šo lapsu, bet uzbrūkot un dabūjot, iekožot. Jā. Tā kā mēs zinām, ka lapsās mums ļoti bieži tiek konstatētas trihinellas un lielā skaitā. Tur pietiktu ar mazu kumosiņu bebram, lai viņš saslimtu. Jo, lai saslimtu ar trihinellām, pietiek apēst tikai 2 nematodes, kas nonāk tālāk kuņģī, savairojas un jau izplatās pa visu ķermeni. Viņam ir kuņģī viena otrai jāsatiek arī. Jā, viņam ir jāsatiekas, protams. Vēl ir jābūt tā, ka ir obligāti jābūt mātītei un tēviņam. Jā. Tad arī vēl tāds papildus. Jāpēd 10 trihinellas, kas ir tikai tēviņi, nekas nebūs. Tad viss kārtībā. Vai 10 mātītes arī viss kārtībā. Bet vajag vienu mātīti un vienu tēviņu, lai sāktos nepatikšanas. Tad vēl, ko bebriem izskata kā vienu no variantiem, ir, ja ir nomiris kāds dzīvnieks, nereti tas notiek pie ūdeņiem, īpaši kopš sākās Āfrikas cūkumēris, tas tā ir noticis pie ūdeņiem, diezgan daudz līķi tiek atrasti, un šī muskultūra peld pa ūdeni. Viņa nejauši iekļūst dambī vai bebra mājā, kur bebrs uzfrišinot savu infrastruktūru arī uzņem tādā veidā, uzņem šo gaļu ar trihinellām. Šo ir grūti izskaidrot. Latvijā ir bebriem, Latvijā ir trihinellas. Es nesen runāju ar lietuviešu pētnieku, kas ir izmeklējis 200 bebru muskultūras, mērķtiecīgi viņas vācot, lai pierādītu, ka Lietuvā bebros ir trihinellas, un viņš neatrada. Mums šogad Latvijā jau ir 2 pozitīvi bebru muskultūras gadījumi bijuši no rutīnas paraugiem. Kas ir rutīnas paraugi? Rutīnas paraugi ir tādi, ko mednieki atved paši pārbaudīt uz trihinelozi. Jā, es sapratu, jo ir atbildīgi mednieki, kuri, ja bebra gaļu kūpina vai taisa desas, tad viņi atved pārbaudīt, jā. Un otrs ir, ka PVD pēdējo gadu laikā ir pieņēmis likumu, ka nekādus dzīvnieku izcelsmes produktus nedrīkst pārdot, ja šīs dzīvnieks nav kaut kādā veidā pārbaudīts, piemēram, uz trihinellām. Bebram ir obligāti jāaiziet pārbaudas trihinellām, tāpēc kā meža cūkām. Interesanti. Tā kā, vēl joprojām ļoti daudzi domā, ka tas ir mīts. Ka tas ir mīts, un mums bija pat viens raksts sanāk, ka procentuāli tiem bebriem sanāk biežāk ir trihinelli nekā meža cūkām. Jā, ja mēs salīdzinām to skaitu, ko mēs izmeklējam laboratorijā ikdienā, un cik konstatēja pozitīvos, tad jā, noteikti bebram mums ir lielāka sastopamība trihinellām nekā meža cūkām. Bet bebru mēs izmeklējam mazāk nekā meža cūku. Tā kā, ir grūti tā pateikt, vai tā ir reālā situācija dabā, vai tā ir tāda sakritība. Nevar jau tā vienkārši gadīties. Tā kā meža cūkas izmeklē sistemātiskāk, un tur ir mazāk, un bebru tikai nejauši, un tur ir vairāk. Jā. Tad secinājums tāds, ka meža cūkas neēd lapsas, bet ēd bebrus.
Jā. Jo lapsās ir vairāk, un ja meža cūks ēstu lapsas, tāpat kā bebri ēd kožu lapsām, tad viņiem būtu vairāk. Vat labi, es aizplūdu. Cik vispār ir sugas Latvijā konstatētas parazītiem, vai mēs vēl visas nemazām neaptveram, cik mums ir? Parazītiem? Varbūt par trihinelām. Jā. Māra par trihinelu sugām. 13 bija? Trihinelu sugas? Jā. 3 trihinelu sugas. Jā. Potenciāli mums varētu būt vēl viena, kuru mēs neesam līdz šim atraduši. Bet tā, ko mēs neesam atraduši, ir trihinella pseidospirālis, un viņa ap sevi neveido cistu, un varbūt, viņa arī putniem, manuprāt, biežāk konstatēta. Putnus mēs neizmeklējam trihinellām, protams. Bet, ja būtu interesi, izmeklētu. Bet iespējams, ka metode, kuru mēs izmantojam, var arī nedaudz noārdīt šo trihinelu, tāpēc varbūt mēs neesam viņu atraduši, bet nezinām. Kaimiņu valstīs ir. Tas ir uz dienvidu. Ar ko atšķirās tās 3 sugas viena no otras? Tā galvenā starpība ir viņu izdzīvošanas spējām. Paņemsim, kas mums ir Britovī, ja es nemaldos, viņa ir ļoti salu izturīga. Viņu var izturēt -20 grādos pusgadu mierīgi, nekas viņai nenotiks. Ar citām sugām, jā, siltums var ietekmēt, vai augstums vai apstrāde var ietekmēt, bet tas, ko mēs gribam uzsvērt, kad labāk iznīcināt šo gaļu, ja viņi ir pozitīvs trihinellām, nevis mēģināt tur viņu konservos. Jā. Literatūrā nevajadzētu. Jā. Tad viņi tā kā prions kaut kāds, ko nevar iznīcināt, principā. Tik traki, ne? Tik traki, ne. Protams, ir pētījumi, kad karstuma apstrādē viņu iznīcina, bet tad ir jānodrošina pilnīgi perfekti visi apstākļi. Tie jābūt, termometrām, kad mēs varam, ka tiešām cilvēks var izkontrolēt, cik tā temperatūra iekšēji sasniedz. Visā masā, ko mēs veidojam. Tieši tā. Un līdz ar to tad, labāk būtu iznīcināt šo gaļu, ja viņi ir pozitīvi. Nu ko? Lādē iekšā! Tas nozīmē to, ka tas mīts par to, ka medījumu gaļu notur leduskapī saldētavā 2 nedēļas, ka tur viss aiziet bojā, tur varbūt lentens aizies bojā, bet... Arī jautājums, kurš, ja mēs runājam par lentenu kā ehinokoks, viņš var dzīvot -80 grādos nedēļu, vismaz viņam nekas nenotiks. Oi. Tas ir, mēs runājam par ehinokoku olām. Runājot par trihinelu, tā kā mēs pēc izskata nevaram pateikt, kura no sugām tā ir, tad mēs pieņemam, ka tā ir Britovi, un, labi, nepieņem, tā nevar varbūt teikt, bet jebkurā gadījumā Britovi mums ir pietiekoši izplatīta Latvijā, lai, tā saldēšana nebūtu efektīva. Un vienā dzīvniekā var būt pat vairākas trihinelu sugas. Arī. Tā kā miks invāzija. Arī, un paņemsim, šeit mums ir foršs 17. gada, šīs ir no 50 grabiem meža cūkas muskultūras. Te 36,000 kāpuru. Jā, to es esmu dzirdējis, ka pavisam kaut kādā vienā gaļas kvadrātcentimetrā varbūt pat 5,000 to struntiņu. Un paturam prātā, ka mums pietiek tikai ar vienu mātīti un vienu tēviņu, lai saslimtu. Kuriem jāsatiekās. Viņi tur satiksies. Viņiem vajag izdzīvot. Viņi satiksies. Cik viņš tur pašiem sevi jāpasargā. Cik viņš tur kuņģi ilgi var sēdēt un gaidīt to savu otru pusīti? Viņam ir cistariņķī. Tas viss notiek ļoti ātri. Apmēram. Kur tu esi? Es te. Bet jā, tas parazītiem ir tā, viņiem vajag izdzīvot, viņam vajag taisīt pēcnācējus, un līdz ar to viņi atradīs vienu otru. Ja tas ir bīstamais parazīts, kas ir bīstams cilvēkiem, tad joki ir mazi. Viņi atradīs iespēju nokļūt līdz cilvēkam, viņi atradīs iespēju savairoties. Un ja mēs zinām, ka ir trihinela meža cūkas gaļā vai bebra gaļā, tie nav joki. Jā, tad pēc tam tu ļoti ilgu laiku dzīvo kopā ar draudziņiem muskuļos. Cik Latvijā ir gadījumi, jūs zināt vispār? Man liekas, pēdējā bija 3-4 gadījumi tās stabili mums ir gadā, kas ir ziņoti slimību profilaks kontrolas centram. Pēc viņu datiem man liekas, tas ir pietiekoši priekš, ja no šī parazīta var izvairīties, tad tas ir pietiekoši augsts cipars. Tas ir, acīm redzot, tādi, kuriem bija kaut kādas sūdzības vai kuri ar sūdzībām nokļuva līdz ārstam. Es tieši to arī gribēju teikt. Cik bieži mēs nenokļūstam līdz ārstam un turpinam dzīvot, piemēram, ja šī trihinela ir nokļuvusi mūsu muskuļaudos, turpinam ik pa laikam dzīvot ar
kaut kāda temperatūra drusciņa, kaut kāds pasāp, kaut kas bišķi tūska. Nu, tāds. Tūska kur? Pacīm. Pacīm? Jā. Sejas tūska. Visbiežāk ir trihinēla. Daudz met acī. Bet tu tā vari arī ilgi dzīvot ar viņu, nodzīvot un nemazām nesaprast, ka tev viņi ir, vai beigās nomirsi? Vai ignorēt, ka tev viņi ir? Nu, kad vienkārši ignorēt. Jā. Pēc kaut kāda laika viņi pazūd, vai kā? Vai tad, kad viņi nepazūd. Vai iekapsulējās muskuļos, tad vairāk viss, viņi jau nevar izdzīt vairāk, manuprāt, vai kā? Nevar izdzīt, un tas, ka viņi iekapsulējas, tas nemaina gandrīz neko, jo ķermenis jūt, ka tur ir šis svešķermenis, un tā ir mūsu imūna reakcija, kas spiež ārā. Tāpēc arī veidojās šie drūdzis vai kas tam līdzīgs. Organisms jau prātā nesaprot, kas tas tāds ir. Tieši tā. Izsitumi arī ir redzēti tādi lieli pa visu ķermeni. Traks var palikt. Bet man liekas, tajā trihinelozes stāstā viņai nokļūt cilvēkā ir visneinteresantāk, tāpēc, ka cilvēki jau neviens neapēda vairāk. Ziniet, parazītam parasti nokļūt cilvēkā ir viss sliktāk. Nu jā, jo viņu tur izdzen ārā, un trihineloze jau grib, lai viņu nākamais apēd, un tad viņi varētu satikties ar savu nākamo čomu, un tā uz priekšu cilvēku jau neviens neapēda. Cilvēks ir diezgan garlaicīgs. Viņš tāds strupiks reāli trihinelai. Nu, lai tās trihineles varētu satikties, tad nevajag viņas ēst. Lai trihinela laimīga cilvēkā, viņa jau nav laimīga tā trihinela. Jā, mums noteikti trihinela sakarā ir jāparunā par jauno piedāvājumu no mūsu laboratorijas puses par apvienotajiem paraugiem, kur mēs testējam vairākus gaļas paraugus vienā izmeklējuma reizē, lai samazinātu izmaksas uz vienu izmeklējumu. Kā tas strādā? Tas patiesībā tā nav mūsu brīvprātīga iniciatīva. Mēs nepiekristu droši vien un paši neinicētu šādu paraugu izmeklēšanu, jo mēs izmeklējam samazinātu parauga apjomu no viena dzīvnieka. Tas nozīmē, kā tas viss izskatās dabā. Mednieks atveda mežacūkas muskulatūru uz laboratoriju un izvēlas maksāt samazinātu maksu par šo paraugu un izmeklēt paraugu apvienojot kopā ar citām 5 mežacūkām. 5 mežacūkas vienā paraugā. No vienas mežacūkas tiek ņemti 20 grami muskulatūras līdz šim 50 gramu vietā. Iztestēts šis lielais paraugs no 5 dažādiem dzīvniekiem, tad tie var būt arī 5 dažādi dzīvnieki no dažādiem medniekiem, dažādiem reģioniem un tā tālāk. Izmeklē šo paraugu, ja viņš ir pozitīvs, tad sāk šķetināt vaļā. Individuāli testē katru mežacūku. Tāpēc ir ļoti svarīgi iesūtīt pietiekamu apjomu ar muskulatūru, lai mēs varam izmeklēt apvienotajā paraugā, kas ir 20 grami ļoti specifiska mērķa muskulatūra, diafragmas kājiņas, mēles saknes muskulatūra un priekškājas, kā to sauc, elkoņa. Tā būtu cīpslainā daļa, kas ir šeit. Priekškājas, jā, tāda cīpslainā daļa. Tas ir ļoti būtiski, lai ir šī muskulatūra un lai ir pietiekams apjoms, lai, ja ir pozitīvs gadījums, lai mēs varam atkārtoti testēt šos 50 gramus individuāli. Tā kā līdz šim mums ir pieredze, apmēram gadu mēs veicam šos izmeklējumus, un mums ir pieredze ar to, ka koparaugs no 5 dzīvniekiem ir pozitīvs. Izmeklējot pēc tam individuāli, mēs vairs neatrodam trihinelas, kas ir tieši saistīts ar šo specifisko muskulatūru, kuru pat tiešām, ja jūs sūtat uz apvienotajiem paraugiem, ir jāsūt šī specifiskā muskulatūra. Mums nedara, piemēram, bieži, es nezinu, vai mednieki jauc vai speciāli vai izliekas, sūta vēdera muskulatūru, kas diezgan nopietni atšķiras no diafragmas muskulatūras. Man liekas, viņi nesaprot. Mums ir video, jūs paši esat superīgs video, jums ir iefilmēts. Mēs patās arī ielikām, te arī ieliksim iekšā to video, kur ir tās diafragmas kājiņas. Asiņas tur nav, es ceru, ka YouTube nesajūgs prātā. Nē, YouTube es ir skatījos. Jā, bet ar viņu nekad nevar zināt. Brīžiem viņam ir ok, brīžiem viņam nav ok. Tā, trihinelas paraudziņš no mežacūkas ir jāņem no
no šīm diafragmas kājiņām saucamajām. Jā, te, kur nāk akna piestiprinās, te ir iekšā lielā diafragma, ko bieži mednieki jauc un grib šito te to ļerpat ņemt un nodot pa paraugu, bet ir nepieciešams šīs te muskultūras daļiņa. Redz, tā smuka paņemsim tagad tā, lai var redzēt. Tā. 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 Un. Tā. Un tāda. Redzi, cik smuki izskatās, vai ne? Un redzi, un akna paliek atsevišķi, viņi piestiprinājās tu pie aknas, un otra daļiņa te, un šitas ir pilnīgi pietiekams priekš parauga. Viss. Jā, līdz ar to tā ir arī lielākā problēma, ka var būt situācijas, ka izmeklējot atkārtoti, mums ir pieejama tā muskultūra, kas ir tur palikusi, kas bieži ir vēdera muskultūra. Bet tad ir labi jautājums. Bet tad jau varbūt tā, ka tā trihinela sēž tajās diafragmas kājiņās, bet viņa nav citur, vai kā? Tas būs pirmais jautājums, ko mednieki. Tā īsti arī nebūs. Ir tā, ka viņa, ja trihineloze ir dzīvniekā, tad visdrīzāk viņa koncentrēsies uz šīm mērķu muskultūrām, diafragmas kājiņām, mēles saknes muskultūras, priekškājas cīpslainajā daļā. Bet tas nekādīgi nenozīmē, ka pārējā ķermeņa daļā viņa nebūs. Pārējā ķermeņa daļā viņa būs izkliedējusies dažādi. Un mēs nezinām, vai tas būs, vai filejā viņa būs, vai vēderā, vai pakaļkājā. Mēs to nezinām. Mēs nevarēsim viņu noķert. Bet, ja jūs apēdīsiet visu šo dzīvnieku, jūs apēdīsiet arī trihinelas. Tā kā, risks pastāv. Risks pastāv. Vienkārši, kad, ja nav tā mērķa, uz to mērķa muskultūru tur skaidrs. Ja trihinela būs šajā dzīvniekā, tad visdrīzāk tur. Jā, jo ir jau arī tie stāsti, ka 5 džeki padomu laikā dzēra šņābi, ēda visi šašliku, 2 bija, 3 nebija. Sagrieza ļoti veiksmīgi gaļas gabalu. Un tad no tā jo arī... viņas jau neizkliedējas. Nav tā, ka katrā muskuļu šūnā būs pa vienam kāpuram. Vienā muskuļu šūnā būs 4 varbūt kāpuriņi, un citur atkal būs kāds lielāks posms, kur asinis varbūt nav tik labi, ar asinīm nav izcirkulējis cauri. Viņam paškam tās asinis, lai barotos, vai paškam viņam tās asinis? Nē, cirkulē. Kad šie 2 tārpiņi, sieviete un vīrietis, ir satikušies, sapārojušies, tad pa asinīm mazās nematodītes izcirkulē pa asinīm un kaut kur nobāzējas. Primāri izvēlas ļoti apasiņotas un kustīgas vietas, diafragmas kājiņas, mēles saknes muskultūru un šo priekškājas cīpslaino daļu. Un tad pārējās vietās, kur patika, tur arī paliek. Bet kā viņi vienreiz to dara, vai viņi visu laiku to dara? Pārojās? Jā. Tas ir tāds vienreizējs pasākums. Viņi sapārojās, tēviņa nomirst, mātītes iet uz kuņģa gļotā, durbjās iekšā, sagaida pāris dienas, izdzemdē dzīvus kāpurus, mātītes nomirst, un tad tie dzīvie kāpuri iet tālāk pa asinsrīti uz... Viņiem vienīgais mērķis dzīvē ir sapāroties. Jā. Tas ir parazīt vienīgais mērķis. Tālāk redīt pēcnācējs. Ne viņiem tur ēst vajag neko, viņiem tikai pāroties. Ēdiens ir kā sekundārais. Tas ir tā sekundārais, bet primārais tas mērķis parazītam ir radīt pēcnācējs, vairoties tālāk. Tas ir tā kā viņa mērķis. Bet kaut kāda ļoti tāda ierobežota dzīve. Viņam intelektuālā attīstība vispār neinteresē. Nē, ir tāda parazīta, kam vispār nav nekādas smadzeņu šūnas, neironi, nekas. Viņš pats ar sevi. Bet kāpēc dabā tad viņi ir vajadzīgi? Kāds labums no trihinelozes dabā paskaidro man? Lielais filozofiskais jautājums. Ļoti tipisks jautājums, tāds pats kā par odiem, ērcēm. Odus ērces vēl kaut kādu putniņu apēdu. Ok, to es saprotu. Bet... Kāda jēga trihinelozei? Es saprotu, kāds tur šitais radītājs vai evolūcijas tēvs. Jā, tas ir evolūcija. Paņirgājās bišķiņa. Vai tā ir paņirgāšanās, vai tā ir varbūt citu sugu populāciju tā kā attīstība, lai mazinātu attīstību, vai
kaut kas tam līdz, vai tas vēl varētu tieši arī veicināt, varbūt Jā, kaut vai kādu veicinātu. veidu attīstību, lai mācītos izvairīties. Jā. Jo parazīti viņiem arī imunitāti vairāk stimulē tam dzīvniekam. Jā, es pie imunitāti gribēju prasīt. Tas nozīmē to, ka kas pasaulē slikts notiktu, ja nebūtu trihineloze? To mēs neuzzināsim. Tehniskā pauze. To mēs neuzzināsim. To jau grūti pateikt, kas slikts notiktu. Bet tas pats, mēs par jebkuru sugu varam runāt, kas slikts notiktu, ja nebūtu lapsas. Nu, kaut kas jau notiktu slikts. Ar trihinelozi droši vien tas pats. Kaut kas jau notiktu slikts. Ne par velti šīs Peles, visas ar lapsām ir tā, ka būtu ļoti daudz peļu. Varbūt citi dzīvnieki vairāk savairotos. Un tad būtu šausmīgi vairāk lenteņu. Jums patiktos. Bet to nevar tā tikai tieši izvērtēt. Tā ir bioloģiskā daudzveidība, kas ir nepieciešama, un tas ir tāds evolūcijas process. Ne par velti šīs dažādās dīvainās sugas ir uz zemes. Vēl ir viena lieta, ko medniekiem, tīpaši vecākiem, viņiem tāda nostalģija dīvaina. Viņi teica, jā, ka agrāk varēja alkoholu medībās lietot, tad to parazītu bija mazāk. Un arī šitās trihineloze bija mazāk un vispār, bet man jau liekas, ka vienkārši nebija pētījumu, un ja nomira, tad nomira, un neviens tur neinteresējās, kāpēc nomira. Jo arī suņiem tagad ir visādas slimības, un liekas, ka to slimību paliek arvien vairāk, parazītu vairāk, tad ir aujeski, tad ir borelioze, un kas tikai lietas, kas agrāk, par kurām vispār nerunāja. Kā tad ir ar to trihinelozi un alkoholu? Ir ietekme? Trihinelis piedzerās, viņiem patīk. Es domāju, ka nav ietekme. Tad tas ir mīts vienkārši. Es domāju, ka tas noteikti ir mīts, jo... Nu, nē. Tad tam alkoholam ir jābūt tik spēcīgam, lai... Nu, nē. Nu, ja tā kuņģa sula jau pati par sevi ir ģiftīga. Bet tas, kā mēs apēdam trihinelas, mēs ēdam gaļu, tā jau ir kaut kāda masa, un tad, piemēram, uzzeram šņabi, kas ir 40 grādīgs kaut kāds alkohols, kas mūsu kuņģa sulā pašķaidās ar kuņģa sulu, ar to ēdiena masu. Tas viņi zaudē tos ietekmi uz trihinelām. Alkohols noteikti neizglābs mūs no šīs situācijas. Tā kā alkohola lietošanai... Trihinela atradīs to savu otru pusīti. Alkohola lietošanai ir negatīvas sekas, un viena no sekām ir tā, ka trihinelozi neiznīcina. Bet kā tas mūsu organisms, tā imunitātei, ir kaut kāda spēja tomēr atvairīt tos pašus divus mīlniekus, kas mums ir ienākuši? Tā imunitāte kaut ko var darīt, jo tu teici, ka stiprina. Tas ir pa visiem kopā parazītēm, vai tieši par trihinelām. To es tā nevarēšu. Es domāju, par trihinelām īsti tas neskaitīsies, jo imunitāte sāks strādāt tikai tajā brīdī, kad trihinels jau būs nokļuvušas muskultūrā vai pat nenokļuvuši, bet kad sāks cirkulēt pa asinīm. Tas nozīmēs, ka mīlnieki jau ir sapārojušies, un mazie trihinela bērniņi jau cirkulē pa mūsu asinīm. Tad mums ir apmēram 2 nedēļas laika, lai saprastu, ka mēs ēdām nepārbaudītu gaļu. Iespējams, viņa nebija arī pietiekami labi apstrādāta. Mums ir nedaudz slikti, redzam tūsku uz sejas, iespējams izsitumus, drudzi. Drudzi tā kā temperatūra, ja? Jā, vēdera sāpes arī var būt, vēdera krampļi. Jā. Tajā brīdī, kad šīs mātītes lien iekšā kuņģā gļotādā, tad parasti ir vēdera sāpes. Kāpēc viņas lien tur? Viņām tā vajag. Viņām vajag dzemdēt, viņām vajag atrast labu vietu, kur dzemdēt bērnus. Es saprotu, jā, bet es nesaprotu. Tas ir tas kaut kāds kosmos. Nu, tā kā mums ir mūsu sabiedrība, un tad viņiem ir savu trihinelu sabiedrība. Bet viņa taču ir tik maziņa, un tā plašumi tur ir salīdzinot, ir, nu, tā kā no vienas vietas tikt ķermenī uz otru, tā kā kaut kāds tā kā no Amerikas uz Eiropu pārpeldēt. Kā viņi tur ar pasinsriti, viņi tur šmurīja, vai kā viņi tik ātri
Jā. Jo man liekas, ja viņš vienkārši kaut kur peldētu, tad tur baigi ilgi būtu. Jā, no trihinēlām vajag to asinsriti, lai tie kāpuriņi nonāktu savā muskultūrā, kur viņi tālāk attīstās. Viņi satiekās ar savu čomu, sapārojās. Jā, te viņš nomirst. Jā, un tad viņi no iekšpuses lien kuņģī. Nevis no ārpuses iekšā, viņi mēģina tur tikt. Nu kā, no kuņģa satura viņi lien uz... Es sapratu, jā. Uz kuņģa siediņu. Un tad, kad cirkulē asinīšas, trihinēlas, tad 2 nedēļu laikā mēs varam atbrīvoties no viņām ar pretparazitāriem medikamentiem. Kas tie, kādi tie ir? Inda kaut kāda? Nē, tie būs jāprasa jau ģimenes ārstam. Ok, labi, nebraucam tur tik tālu iekšā. Bet, iespēja ir, ja mēs zinām tajās pirmajās 2 nedēļās, kad tas bija slikts lēmums ēst šo pozitīvo cūku, tad 2 nedēļu laikā mums ir iespēja tomēr atbrīvoties no trihinēlām. Nu ko, pārlādējam. Labi, vēl noslēdzot par to trihinēlu, cik te tam paraugam ir jābūt lielam? Ja mēs runājam gan par apvienoto, gan par individuālo paraugu, tad tas galvenais ir tas, ka mednieks iesūta 150 gramus mērķa muskultūru bez kauliem, bez taukaudiem, bez citiem orgāniem, bez rīkles, visas rīkles, balsenes. Tad mums svarīgi ir tā muskultūra. Ja? Pieņemsim, klients atsūta 150 gramus pareizi, mēs atveram vaļā un tur ir, kaulī, kaut kāda liesa, niera, vēl kaut kas, bet nav muskultūra, mēs šo paraugu brāķējam. Mēs nevaram uztaisīt šo vai no apvienotam, vai no individuālo paraugu. Bet, ka vienkārši tās trihinēls tur nav? Vienkārši nav. Trihinēls dzīvo tikai un vienīgi skeletas čāršvītrotiem muskultūrā. Sirdī nav? Nē. Ok, sirdi var ēst. Sirds var ēst. Nierēs nav, liesā nav, citos orgānos nav. Tikai vienīgi čāršvītrotiem muskultūrā. Un kā jau man kolēģi teica, tās ir diafragmas, kājiņas primāri, ko būtu labi sūtīt. Mēles saknes muskultūra, šī priekškājas cīpslainā daļa. Nu jā. Un kaut kā tā, tas tāds svarīgi, ko būtu pieminēt. Un tad 150 gramus vajadzētu vismaz? Jā, 150 gramus vismaz. Un ja atsūta biors pasaka, nē, mēs nevaram, tas nenozīmē, ka jums vienkārši gribās kašķēties un nav ko darīt? Nē, tas nav tā, ka mums gribās kašķēties vai nedod Dievs, kad pasaka, ka mēs ņemam uz mājām vai vēl kaut kā. Nē. Savāc 550 gramīgus paraugus un kotletes sanāk. Jā, kā iedzīvojās pētnieki. Jā, īpaši tas paraugs ir pastāvējis kaut kur ārā, saulītē pāris dienas. Mēs visbiežāk paraugus saņemam nedaudz zaļganus jau, tā kā mūsu sapnis. Jā. Bet vēl, ko es gribēju pateikt, kas ir svarīgi, ka mēs tiešām tā nav tāda kaut kāda, mēs nevēlamies kādam ieriept ar to, ka mēs brāķējam paraugus vai lūdzam pievest klāt paraugu, vai nereti pēdējā laikā mēs lūdzam arī medniekiem, lai viņi izvēlas, vai viņi vēlas brāķēt šo paraugu, jo uz apvienoto paraugu mēs nevaram izmeklēt muskultūras trūkumu dēļ, un ka mēs varam uz individuālo izmeklēt, jo kas ir svarīgi, ka mums vajag šos 20 gramus to specifisko muskultūru. Ja nav 20 gramu specifiskās muskultūras, tad mums ir jāpalielina muskultūras apjoms, kuru mēs izmeklējam. Nevajag ņemt ļaunā. Tas nav mūsu tāda. Jā, skaidrs. Tā kā mednieki esiet atbildīgi, mums ir video, palasiet, papētiet, paskatieties, parādiet to arī saviem kolēģiem savādāk. Lai netērētu pētnieku laiku bezjēdzīgi un savus resursus un līdzekļus, iesniedziet pareizā apmērā pareizos paraugus, un tad viss jau būs kārtībā, jo tas jau ir paša veselība un draugu radu veselība ir atkarīga no jūsu rīcības. Esam atbildīgi. Labi. Šī epizode bija sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu, kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir mednieku izglītošana un pats galvenais, nemēslojiet mežā, nemēslojiet nekur, ja jūs redzat, ka kāds to dara, aizrādiet un savāciet savus sūdus. Jā, burtiski. Burtiski, jā. Jo tad arī nākamie parazīti var rasties vidē. Redzat? Tā kā tas viss ir saistīts. Es esmu Lietuvā, kompleksējās pārbaudēs, rudens pārbaudēs putnu suņiem. Un pagājušajā nedēļā mēs bijām ar Indulu Biorā un ierakstījām vienu ļoti garu un interesantu epizodi. Un tā kā nākamā nedēļā es braucu uz Briseli, tad sanāca tā saruna ar Bioru meitenēm reāli gara. Tad
principā mēs sadalījām epizodu 2 daļās. Pirmā daļā mēs izrunājāmies par trihinolozi, un tagad gaidiet nākamo nedēļu. Un nākamajā nedēļā mēs jau runāsim par visādiem citādiem čmošņikiem, par imunitāti, vai tārpi veido cilvēkam imunitāti, un par visādiem citādiem tārpiem un tārpeļiem. Un jā, un šī epizode sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu, tāpat kā nākamā. Ņemamies nost. Masts beidzies.